Kreditors un elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma. Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma, jeb EMUS, ir radīta, lai maksātnespējas process kļūtu caurskatāmāks visām procesā iesaistītajām personām, tostarp arī kreditoriem. Kreditori EMUS var iesniegt kreditora prasījumu, kā arī iepazīties ar informāciju par procesa norisi. Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē atradīsi saiti, lai pieslēgtos EMUS, izmantojot Latvija LV autorizācijas iespējas. Tālāk izvēlēs savu lomu maksātnespējas procesā – kreditors. Lai iesniegtu kreditora, tostarp darbinieka prasījumu, tev EMUS jāatrod konkrētais parādnieks. Ja parādnieks ir fiziska persona, tev vajadzēs norādīt viņa personas kodu, ja uzņēmums, reģistrācijas numuru vai nosaukumu. Tālāk izvēlēs parādnieka maksātnespējas procesu. Pēc tam šajā procesā ievadīsi maksātnespējas likumā noteiktās ziņas par sevi. Automātiski ielasīsies tavi dati, kas iegūti no Latvija LV pieslēgšanās rīka. Ja pārstāvi kreditoru, norādi tā kreditora datus, par kuru sniedz prasījumu. Tālāk norādi ziņas par prasījumu, prasījuma apmēru, prasījuma pamatojumu, tā rašanās laiku, prasījuma veidu un citus. Veic atzīmi, vai esi atzīstams par ieinteresēto personu. Piemēram, esi bijis valdes vai padomes loceklis, uzņēmuma akcionārs, parādnieka laulātais vai cita ieinteresētā persona. Ja tu pārstāvi kreditoru uz pilnvaras pamata un vēlies sekot līdzi procesa norisei, tev ir jāizpilda lauks kreditora pilnvarotais pārstāvis. EMUS pievieno dokumentus, kas pamato tavu prasījumu, piemēram, aizdevuma vai darba līgumu, neapmaksātu rēķinu un tam līdzīgi. Ja vēlies saņemt darbinieku prasījumu izmaksu no darbinieku prasījumu garantiju fonda par nesaņemto darba algu, veic atzīmi un aizpildi darbinieka veidlapu. Ievadītās ziņas var arī apskatīt, lai pārbaudītu, vai sagatavotā informācija ir pilnīga un pareiza. Kad ir pārliecība par ziņu pareizību, vari iesniegt kreditora prasījumu. Tagad tavs prasījums ir nosūtīts attiecīgā maksātnespējas procesa administratoram. Atceries, ka EMUS vari sekot līdzi sava prasījuma izskatīšanas gaitai. EMUS tev ir piekļuve informācijai par attiecīgā maksātnespējas procesa norisi. Lai apskatītu detalizētu informāciju par konkrēto procesu, no kura tiek veidoti administratora ikmēneša darbības pārskati, izvēlēs skatīt detalizētu informāciju par pārskatu. Tāpat tu vari apskatīt un lejupielādēt dokumentus, kuriem atbilstoši normatīvajam regulējumam ir jābūt pieejamiem kreditoriem, kreditoru prasījumu reģistru, administratora ikmēneša darbības pārskatus, parādnieka mantas pārdošanas plānu vai ziņojumu par mantas neesamību. Papildus administrators var tev piešķirt piekļuvi arī citiem dokumentiem, kuriem ir nozīme maksātnespējas procesa norisē. Noskaties arī saistītos video, kreditoru tiesības maksātnespējas procesā un darbiniekam neizmaksāto naudas līdzekļu atgūšana.